Sveicināti visi klātesošie, kuri ir pieslēgušies Zvaigžņotās debesis 24. 25. gada ziemas numura atvēršanai. Tas ir ne tikai šāds te jauks, krāsains žurnāls, bet arī šajā reizē, kā ierasts reiz gadā, nāk arī līdz kalendārs. Mums programmā ir paredzēts pāršķirstīt gan žurnālu, gan arī runāt un izvaicāt un vaicāt arī pēc kādiem komentāriem. Tad mēs runāsim ar mūsu viesi Līgu Mariju Putnu, kur šobrīd strādā Eiropas Dienvidu observatorijā, un arī par viņu ir neliels raksts, intervija ar viņu. Bet pašā sākumā es dodu vārdu žurnāla galvenajam redaktoram Ilgonim Vilkam. Lūdzu. Jā, paldies. Šoreiz kārtējā numura atvēršanā man gribētos uzsvērt to, kā strādā redkolēģija. Kā mēs zinām, ka jebkuram cilvēkam vajag trenēties, papildināt sevi, lai sasniegtu arvien labāks rezultāts, un līdzīgi arī trenējās mūsu redkolēģija. Tādā nozīmē, ka redkolēģijas pārstāv, kur arī ir lielākās daļas rakstu autori, lasa jaunāko astronomijas literatūru, diskutē gan savā starpā, gan sociālajos tīklos, gan ar kolēģiem, un tā rezultātā audzēt šos savus intelektuālos muskuļus, lai žurnāla lasītāji varētu sniegt pēc iespējas interesantāku un kvalitatīvāku saturu. Bet kāds tas ir? To vērtēs, protams, mūsu pašu lasītāji. Vienīgais, ko es noteikti gribu piebilst, ka vēl iespējams paspēt līdz 2024. gada 26. decembrim Latvijas pastā abonēt žurnālu Zvaigžņotā debesis nākamajam gadam. Jā, paldies. Vēlos no savas puses piebilst, ka šo žurnālu jūs varat abonēt ne tikai sev, bet arī to abonēt kā dāvanu kādam. Nesanāks varbūt uzreiz ar Ziemassvētkos iepriecināt ar jaunāko numuru, tas būs jānopērk, bet pēc tam turpmāk ik pa 3 mēnešiem tam dāvanas saņēmējiem paskastē būs kaut kas ļoti interesants. Mēs tā ceram. Tā, un tad mēs kā parasti pārlapojam pāri žurnāla saturu un tad arī vienlaikus risinam sarunu. Un varbūt šeit tāds pats pirmais jautājums mūsu viesei Līgai Marijai, vai iepriekš bija iznācis lasīt mūsu žurnālu Zvaigžņotā debesis? Īstenībā jā. Es kādreiz arī tā kā pa priekšu sveiciens visiem vēlreiz. Jā, es lasīju, un es arī abonēju tagad, kad jūs pateicāt, es domāju, tad aizbraukšu uz Latviju noteikti abonēšu pastā, ja es sapratu. Varbūt var arī elektroniski. Jā. Jā. Es uzreiz sāku ar jautājumu, bet varbūt mēs varam, tieši tagad iedomājas, ka mēs varam uzreiz pārlekt pie tā raksta, neiet nevis chronoloģiskā secībā, tieši tā kā raksts, kur ir intervija ar jums, Līga Marija, kur Raitis, mūsu redkolēģijas loceklis, ar jums runāja, un vienlaikus jūs varat bez intervijas, bet dzīvā veidā pastāstīt, kur šobrīd esat, ko darat un kāda ir saistība ar astronomiju. Jā, astronomiju, varbūt sākšu ar to pašu pirmo. Par astronomiju es tā dziļāk sāku interesēties, kad es mācījos Rīgas Tehniskā universitātē, un mums bija viens priekšmets Latvijas universitāte astronomija, un Ilgonis Vilks, kuru man liels prieks redzēt, ir man devu šo skatījumu par šo zinātni. Es tiešām biju ļoti aizrautīga. Man pašai likās studentē, ja man pašai patika. Es pēc tam arī piedalījos, braucu uz Balatona ezeru. Tas jau ir ļoti, ļoti vecs stāsts uz pilno aptumsumu. Un tad arī es arī pasūtīju un abonēju žurnālu. Un vienmēr to atcerējos ar tādu lielu prieku un arī turpināju lasīt. Vairāk gan tādus, vairāk tādā ziņā,
par visuma rašanos. Tas man ārkārtīgi interesēja, tieši šī zona, un tad ar to saistītās lietas, tad es arī lasīju. Un tad, kad es jau biju nolēmis, kad es gribētu strādāt kādā internacionālā kompānijā, man pat neienāca prātā, kad varētu būt tāds apvienojums, kur es daru to, kas man patīk, vadu savus projektus, un arī es varu arī paralēli būt saistīta ar astronomijas pasauli. Un tad, kad es izlasīju šos uzdevumus, es biju ārkārtīgi priecīga. Es pat īsti nesapratu, ka man būs jābūt Čīlē, kā es arī rakstīju. Bet es biju sapratis, ka es atrodos Eiropā, un tad es reizēm aizbraucu Čīli, man likās ideāli. Nu, ļoti, ļoti labs tāds kombinējums. Nu jā, un cik man vispār laiks ir, starp citu? Es jau te varu ļoti gari un plaši runāt. Nē, mums tāda stingra rāmja nav. Mēs tā gan runāsim gan par šo tēmu, bet pēc tam iesim cauri rakstiem. Un tā kā, nu, es ceru, ka iznāca arī izlasīt, nu, tā, apskatīties jaunāko numuru. Jā, labi. Jā. Bet man jautājums, cik tagad pulkstens Čīlē? Ir laikam agrs rīts vēl joprojām. Nē, pusdienas laiks. Jā, pusdienas laiks. Es nebiju apskatījies, kā saka, kāds ir tas plānojums. Jā, tad te ir labi. Jā, ļoti labi ir. Tad, ja ir no rīta, tad ir diezgan grūti, bet man arī ir tā, kad man par to darbu runājot, ko es tieši daru, vadu īpaši lielā teleskopa apkalpošanas procesa projektu. Cenšos visu pārtulkot, tāpēc tad lūdzu palīdziet man, ja es netieku ar šo jautājumu galā. Un mums ir tā, ka mums ir dažādas komandas. Iesaistīt šajā projektā ir vairākas komandas. Ir tā, ka tiek satrodas Paranāla observatorijā, jo patreiz lielajā teleskopā ir tikai būvnieki, nu, un kādi mūs pārstāv. Viss zinātnieki, viss tehniskais personāls ir Paranāla observatorijā, un arī, protams, Garching Vācijā. Un tad man ir šis, kad Vācija strādā no agra rīta līdz kādiem 12, jā, un tad sāk pārējie strādāt. Tā kā tāds, jā, tas režīms tāds ir. Jā. Kā ikdienā sanāk atrasties tieši blakus šai būvei, kaut kādā tiešā ģeogrāfiskā tūmā, vai tas ir, nu, tālāk kaut kādos, nu, ērtos birojos, kur varbūt tā Čīle ir, bet nav kā saka, tie kalnu apstākļi? Ir. Es tieši atbraucu. Tikko pagājušajā nedēļā es biju observatorijā, mums bija lielā sanāksme. Faktiski es vienreiz mēnesī braucu uz observatoriju, un tad teiksim, tā es komunicēju ar tiem cilvēkiem, kas atrodas tur. Un arī man atrodos 2,5 kilometru augstumā virs jūras līmeņa, kur ir mūsu bāze. Tad lielie teleskopi ir laikam tuvu pie 3000 un Amazon ir vēl augstāk. Jā. No visiem mums ir jāiziet obligāta ārsta apskate. Man no līdzinuma nav viegli. Es pagājušajā reizē, starp citu, izdomāju, ka man būs jauna metode, jo es pirmo reizi aizbraucu un parasti pirmo dienu, tā kā nav tāda brīnišķīga sajūta. Bet tagad mums visu laiku saka, lai mēs dzeram ūdeni, un tad es sāku dzert ūdeni vienu dienu iepriekš, un tas man stipri palīdzēja, jo nav viegli, jo parasti cilvēki tur ir tā kā 8 dienas strādā, un tad ir 6 dienas brīvs, un tās 8 dienas ir no 8 līdz 10, tā kā, lai kaut kādā veidā aizpildītu to visu. Un, protams, kad sagurst, un to var redzēt. Un bieži vien, kad no Vācijas atbrauc, viņi domā, tur jau Paranāla, viņiem ir 6 tās brīvdienas, bet tad, kad viņi aizbrauc, viņi reāli jūt, ka tā ir slodze strādāt tādā augstumā un tikt ar sevi galā. Tā kā es arī rakstā pieliku, ka tas tā kā kosmosa sacīja, ārā, tā kā nav ieteicams iet, protams, mēs ejam, bet tas tur nekādā pastaigā tur neaiziesi. Un tad, lai noturētu to līdzsvaru, tad jāiet kaut kas jāsporto tur zālēs un jāmēģina tā kā nobalansēt, lai pa tām 8 dienām, tā kā tas prāts vēl strādā un ir sveiks, produktīvi kaut ko ražot. Jā, mums zvanā piedalās arī Dainis Draviņš no Lundas observatorijas, kurš arī ir diezgan regulārs Čīles
viesis, jeb strādā Čīlē arī tieši saistībā gan ar universitāti, laikam, gan ar Eiropas Dienvidu observatoriju. Vai esat tikušies iepriekš? Diemžēl nē. Cik es zinu, tad vismaz tā virtuāli šādā veidā. Jā, ļoti jauki dzirdēt par pieredzi un, piemēram, ELT jau ir projekts, kas prasa milzīgi skaits cilvēku iesaist, vai ne? Un tas ir arī jāpasviedro, ka ESA nav tikai astrofizikas projekts, tas arī industriālais, tur ir vispār ļoti daudz kulturāli, tur ir rūpnieciskās iespējas un daudz kas cits, vai ne? Un Garčiņa, Garčiņa ir Eiropas bāze, bet pamatā sirds atrodas Čīlē, kā saka, tas ir tur, kur ir. Un Amazonas jau pašlaik veidojas. Es pēdējais biju Amazonas augšā, kamēr vēl nebija tās, kupols uzcelts, bet tagad, kad būs, kad jums ir pāri, tad var sākt arī to teleskopu likt iekšā, jo kamēr tas nav gatavs, tad nevar, brīvā dabā lietas likt. Tā kā ar interesi sekošu, kādas pieredzes būs un tā tālāk. Jā, paldies. Tā. Jā. Un paldies, un pirms mēs pārējām vēl tieši atpakaļ pie pārējiem rakstiem Zvejošā debesī un diskusiju par tiem, man tā ieinteresēja ir tā praktiskā puse, tiek veidots tās tā kā digitālais dvīnis visam teleskopam, tad faktiski tā ir tāda mūsdienu laikam pieeja daudzām ēkām vai tehniskiem mehānismiem, kur katrai reālai detaļai ir arī tāda virtuālā detaļa un viņu var aizvietot, modelēt un uzskaitīt un visu ko darīt. Ja? Jā, tieši tā. Īstenībā un ir dažādi veidi, kā to realizēt. Jo, piemēram, Kanārijas salās teleskopam viņiem jau ir digitālais dvīnis, bet mēs vairāk viņu saucam tā kā par digitālo ēnu, jo viņš nav īsti balstīts uz to schēmu, kāda mums šeit būs savienots ar šo asset management sistēmu, kas, tā kā resursu vadības sistēma, ja? Teiksim tā. Tas ir tas, kas mums šeit ir unikāli, ar ko mēs strādājam, jo es ar savu būvniecības pieredzi esmu strādājis ar šiem modeļiem digitālajiem, un tad mēs varam šo salikt kopā, un jā, mums protams, tā nākotne būtu, kad mēs varam arī astronoms var pirms reāli, teiksim, sākt grozīt teleskopu, jā, viņš jau var izmodelēt, jo tas arī ietaupa laiku, jo mēs, kā observatorijā, mēs mēram produktivitāti ar skatāmo laiku, vai ne, cik mēs esam varējuši noskatīt, tas ir mūsu rezultāts, un jo mēs efektīvāk esam, jo tas ir labāk, un šāds te modelis, protams, būtu ārkārtīgi izdevīgs priekš instrumentu daļas, jo es esmu tikai infrastruktūras daļā, bet mēs, protams, strādājam kopā un mācāmies, un kā arī Dainis minē, šeit nav tipveida būvniecība, šeit viss ir unikāls, tas ir ārkārtīgi interesanti, arī tāpat nodrošināšanās pret zemestrīcēm, un jebkurš instruments mums uz vietas paranāli ir rūpnīca faktiski, ja, kur notiek ražošana, kur arī notiek šobrīd jau atvest šo spoguļu spogulēšana, vai kā lai saka latviski, ja, tur tā kā, jā, es vairāk neaizņemšu ēteru, bet ja ir kādi jautājumi, es esmu gatava. Jā, tā esmu pastīšos, vai šobrīd ir kādi jautājumi. Nē, čatā nav, bet droši variet vaicāt, varbūt pēc brīža ienāk prātā, droši vaicājiet. Tagad mēs lecam tad uz saturā uz žurnālu. Tā, īsumā mēs visu neatstāstam, var sakot, jaunumu īsumā jau ir jaunumu īsumā, tad tā mums tāda pastāvīgā rubrika. Un tālāk mums bieži vien ir tādi lielie raksti par kaut kādām tā kā bāzes lietām, kas varbūt no vienas puses jau ir zināms, bet ir citreiz kaut kāds tāds jauns moments. Un šeit Ilgons Ilgs izvēlējās tulkot vienu no rakstiem. Varbūt Ilgons varētu pateikt, kāpēc izvēle krīt uz šo rakstu, kas saistās ar kosmoloģiju un ar spriedzi. Ja? Tad, lūdzu. Šī ir lieta, par kuru es pats ar interesi lasu,
Un tas ir viens moments, un otras puses tas ir tāds tīmekļa žurnāls Conversation, kur sazinoties ar autoriem ir iespējams iegūt atļauju attiecīgo materiālu tulkot un pārpublicēt. Un te ir stāsts par vairākām spriedzēm. Par kabla spriedzi, tur ir te grafikā redzams, tur divas tādas piltuves ļodzīgas, kas tā kā attālinās viena no otras, tie zinātniskie dati, kas iegūti ar dažādiem paņēmieniem kabla konstantas noteikšanā. Tie sakani attiec uz agrīno visumu, zilie uz nosacīti tuvējo nesenāko visumu, un tur ir un nekādi pagaidām neizdodas samierināt šos divus eksperimentālo rezultātu kopas, un jautājums ir, vai to izdosies izdarīt vēl novēršot kaut kādas iekšējās kļūdas metodēs, vai tomēr tā ir principiāla rezultāta atšķirība un būs nepieciešams izmaiņas standarta kosmoloģijas modelī. Apmēram par to šis raksts ir. Un vēl arī par citām spriedzēm, kuras šeit sīkāk nepakavēršos. Tā, varbūt tad jautāsim mūsu viesei, vai bija kādi jautājumi, komentāri par šo tēmu, par tām minētajām spriedzēm. Tas ir man? Jā, varbūt ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, bet tā, ja nav, tad tas nav obligāti, bet... Nē, man interesē īstenībā par tām spriedzēm, jā, tas izklausās tāds diezgan nozīmīgs pagrieziena punkts, ko Ilgons minēja, ka varētu būt, ka jāpārskata tās pamatlietas, jā, tas man liekas ārkārtīgi aizraujoši. Un kāds pašam varbūt Ilgonim ir prognozes par šo jautājumu, vai būs jāpārskat, vai tomēr ir tā iekšējā sajūta, kad nebūs, ja tas tāds būtu pavērsiens? Jā. Tā ir drīzāk tiešām kā sajūta. Sajūta, ka būs kaut kas jāpārskata, ka kaut kas ar to tumšo matēriju nav līdz galam kārtībā. Mēs viņu jau tā skaisti esam salikuši modeļos iekšā, bet tur vēl ne visi skaidrs. Kāpēc tur tāds pēkšņi lēciens? Katā ir jautājums tajā grafikā, sakanojos datos. Šķiet, ka tad parādījās precizēti Planka satelīta dati. Tie sakani attiecās uz to kosmiskā mikroviļņu fona novērojumiem, kas ir dažādiem satelītiem iegūti. Tā kā, jā, lieta ir ļoti interesanta. Mēs dzīvojam tādā dinamiskā laikmetā. 20. gadsimta beigās mēs uzzinājām, ka visums izplašās pātrināti, un tagad atkal jādomā, kā būt, kas mainīsies. Jā, es neesmu šajomā speciālists, un tāpēc es varu teikt tikai, ka man ir sajūta, ka tā varētu notikt. Un interesanti, ka šis nav vienīgais raksts, kas te runā par tādiem faktoriem, varbūt, kas ietekmē, jo ir mums tieši nākamais raksts no Mārča Auziņa par tumšo enerģiju, kas zināmā veidā tā kā iet kopā par to tēmu, kas varbūt ietekmē šī visuma attīstību. Tā, es skatos, ka mums autors nav šeit uz vietas, bet varbūt arī Ilgonim kāds komentārs par šo rakstu. Jā, tā kā es piemeklēju papildu ilustrācijas un arī izvēlējos, tas bija viens no tiem daudzajiem Mārča Auziņa rakstiem, kas tagad jau ir nopublicēti arī kopā grāmatā par astronomijas jautājumiem. Viņam vienmēr ir labs tāds personisks piesitiens, to Saulu Perlmuteru, piemēram, viņš pazīst personīgi, un tur ir interesants stāsts par Nobel prēmiju un autostāvvietu, bet to es tagad neatklāšu, lasiet paši. Un tur Auziņš arī piemin to, ka šīs te ir tās neskaidrās lietas, kas liek arī zinātnē virzīties uz priekšu. Jā, man tāds jautājums ir Līgai Marijai.
Tā, negluži saistībā ar šo tēmu, bet vienkārši saistībā ar to, ka Mārts Sauziņš bieži vien piemin personīgi piedzīvotas kādas lekcijas, kādas semināras, kādas diskusijas, vai iznāk arī ar astronomiem tādā neformālā gaisotnē diskutēt par kaut ko. Vai otrs varbūt ir kaut kādi arī semināri, kas nav tā teleskopu būvniecības jautājumiem, bet ir par tādām fundamentālām astronomijas lietām, kur arī ir iespēja vai pat nepieciešamība piedalīties. Jā, mums ārkārtīgi tiek saistīti, lai viss tā inženieru puse, kas mēs esam, lai mēs arī, lai mums rastos tā sajūta, kāds ir tas devums sabiedrībai no tā darba, ko mēs darām. Mums nemitīgi notiek mums ir tādas sarunas neastronomis cilvēkiem, ja, kurās mēs tad varam piedalīties un uzdot dažādus jautājumus, kā arī, teiksim, ja mums ir gada ziņojums, kas mums tagad bija, tad mums tādā ziņojumā ir pilnīgi visi iekšā, arī, teiksim, visi astronomijas tie atklājumi, kas ir bijuši, teiksim, un viņi iet kopā, piemēram, arī mēs pēdējais bija tas pazīmes, ka tika uzlabota mūsu tā Gravity plus iekārta, lai varētu redzēt skaidrāk to fotoattēlu, lai mēs varētu noņemt to mirgošanu ap zvaigznēm. Un tā kā jā, ir, un tas īstenībā ir tas ļoti, ļoti man patīkami. Un tad mums ir tā, ka ja kāds atbrauc, es ceru, ka kāds no jums atbrauks, un es varētu noorganizēt, kad jūs varat arī aizbraukt, tad faktiski ir tā, ka var arī, mēs vadam ekskursiju vienmēr uz teleskopu atvēršanu. Es jau esmu tagad kādas jau 10 reizes bijusi, ja. Es domāju, es drīz varēšu jau novadīt vairāk gan tādu arī no tāda inženieru tehniskā viedokļa, kāds mums tur ir iekārts, kā tur tas darbojas, bet mēs arī dodamies uz operation telpu, tādu vadības telpu, un arī tur tad mēs skatāmies, un es visiem cilvēkiem rādu savus bildes un tā, jo daudzi vēl joprojām domā, ka teleskopā skatās, tā kā ar aci, ja? Ne, tāds mums arī ir. Tur ir brīvprātīgie, kas ir astronomi, kas tur organizē tādu tā kā skatīšanos. Man tagad, starp citu, bija bērni atbraukuši, un tad es ar viņus vēdos turien, un tad mēs gājām arī pagrabos, kur kur notiek šī gaismas tā kā interferometrija. Jā, tā salikšana apakaļ. Tā es jau neesmu tik profesionāli, jā. Bet tā kā atbildi ir jā. Un es arī tagad klausos par to tumšo matēriju. Un es domāju, ja mēs skatāmies, kā tur viss griežās, un jā, tik daudz to neatklāto jautājumu, bet man tieši tas arī patīk astronomijā, kad ir tas plašums, kur vēl var pētīt, bija jau minēts, jā. Jā, labi. Tā, tagad lecam tālāk. Te ir tāda pavisam īsa informācija, bet tāds raksts par vienu inovāciju. Tad varbūt Raitis var nokomentēt. Jā, tad droši vien tiešām īsi, jo, tā saka, lielos vilcienos jau nekas īpaši jauns nav, vienīgi super heavy, tātad, protams, kārtējais izmēģinājuma lidojums. Viss tātad atšķirs no citiem ar to, ka pirmo reizi tātad tika nolaišanās tornī uztvert šīs raķetes pirmā pakāpe, un, lai saprastu, tas cilindrs ir 9 metru diametrā un 70 metru garš, un tātad sausais svars, tātad bez degvielas, viņam ir 200 tonnas, bet tur vēl loģiski ir iekšā degviela, jo dzinējs darbojas līdz ar to vairāk kā 200 tonnas masa. Tā iedomājieties tādu debesu skrāpi, kurš atlido un nolaižas uz divām tādām, kaut kas par rokām. Tas ir tiešām kaut kas tāds, ko ir jāuzskata par lielu sasniegumu. Tos rociņas angliski sauc par chopsticks. Jā. Kociņi tādi, jā. Jā. Lūk, tas, jā, droši vien arī pietiks komentāram. Jā. Te laikam tāds arī komentārs par to, kā tiek ražots vispār, kā darbojās SpaceX. Tur noteikti arī daudz, kas ir
tiek modelēts digitāli un prototipēts, un tur noteikti daudz lielāks tas ražošanas un izstrādes ātrums nekā ESO. Tas ir viens, bet otrs, kas ir arī viņiem raksturīgi, ka viņi tomēr pretstav daudziem citiem veic šo izmēģinājumu kļūdu principu. Piekopja, ja tā drīkst teikt, jo tas jau bija kas 5. laikam izmēģinājumu lidojums, un ir plānot vēl kaut kādu 20 vai vairāk nākamā gada laikā. Tā kā, tas ir tāds nopietnas arī uz mēģinājumu balstīts, ne tikai modelēt kaut ko. Vienkārši es tās saliekot kopā mūsu šīs dienas tēmu, šķiet, ka laikam eksperimentēt ar teleskopu, kurš nestrādā, īsti nebūtu prātīgi. Tad kaut kur arī tas viss palikt pusratā beigās. Jā, man varbūt jāpiezīmē šeit, kad pirmām kārtām, ko es arī lasot, domājot par šo rakstu, es domāju, mēs arī līdzīgi ļoti domājam par to, lai mēs optimizētu to cilvēku skaitu tuksnesī un cik vien varētu pārnest, uz Santiago vai uz Gāršingu. Un šis, man liekas, ir ļoti tāds, ja izdotos, ka mums nav jāizmet tā teikt kosmiskajām izkastē, viss šīs paliekas, tas, man liekas, ir milzīgs kāpums, bet par to mēģinājumu metodi es gribēju teikt, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi tomēr ir paņēmuši cilvēku, tā kā mani no biznesa vairāk vai mazāk, jo tomēr arī mēs sekojam tiem NASA's industrijas pamat lielumiem pa visām fāzēm un viss, kā mēs ejam, bet mēs tomēr arī saprotam, ka ir kaut kādas zonas, kurās varbūt tās ir, tā kā jāsamazina šis vairāk reižu pārbaudas princips. Pie instrumentiem, tur nav vispār jautājumi, bet pārējās jomās tomēr, ka ir jāpaskatās uz to riska daļu un jāizvērtē varbūt. Mēs, starp citu, arī šī projekta mēs nevaram dabūt, teiksim, visus rezultātus, ko mums vajag no būvnieka, un mēs pieņemam, ka mēs paņemam to, kas mums ir, un 80%, mēs pieļaujam, ka varētu būt 20% kaut kāda kļūda vai nepilnības, un mēs viņus pārstrādāsim, jo ir labāk darīt to šodien ar 80% nekā tad, kad mēs saņemsim, cerams 100%, bet zinot būvniekus, ja tāpatās kaut kāda 90%, mēs tomēr ietaupām uz laiku. Jā. Jā, tas tiešām ir interesanti. Tālāk ir tādi divi nelieli materiāli. Viens nāk no manis, tas ir tādā rubrikā, tas ir fakts par planetārijiem. Tad es viņu neatstāstīšu, tas burtiski ir dažas rindkopas garš materiāls par kā veidojušies planetāriji. Un otrs ir mums tāda pastāvīgā rubrika par olimpiādēs izmantotajiem uzdevumiem, lai varētu sagatavoties astronomiskām olimpiādēm. Tas vairāk attiec uz vidusskolēniem, un tad tālāk mums ir arī atrisinājumi. Tā varbūt Māris, kā autors, vēlas kaut ko komentēt par šiem uzdevumiem. Labdien! Jā. Var mani dzirdēt? Jā, droši. Viens īsts komentārs, kāpēc tieši tika izvēlēta komēta tēma. Tas bija pateicoties Čučiņsanas atlases komētai, par to arī šeit raksta ievadā ir minēts, un tāpēc es mēģināju no vēstures apcirkņiem celt laukā visus uzdevumus, kur vien bija kāda saikne ar komētām, un šeit arī ir 3 uzdevumi, kurus lasītāji var risināt. Un vēl uzreiz piebildīšu, ka šajā numurā sakrita laikam veiksmīgi tas, ka mums ir gan astronomijas olimpiādas uzdevumi, gan arī raksts par astronomijas olimpiādi. Pēdējo, kas notika šogad. To es atsevišķi nekomentējuši, tā ir īsa konspektīva informācija par to, kā tad veicās šajā gadā astronomijas olimpiādas dalībniekiem un kā norisinājās pati olimpiāde. Tas ir šis rakstīts, jā. Jā, tā kā tāds raksts arī ir. Jā, labi, Māri, tad uzreiz abas komentē. Jā, varbūt pie viena jautājums Līgai Marijai. Varbūt kādreiz ir iznācis piedalīties, vai varbūt bērni piedalīsies, nezinu par vecumu, bet tā
kaut kāda? Jā, neesmu. Es neesmu tāds īsts olimpiāžu cilvēks, bet es vienīgi, ko var teikt, ka mana meita man par lielu prieku izvēlējās šeit Čilē studēt astronomiju. Tas bija ļoti tāds pārsteigums. Jā, teiksim, ne studēt, bet priekšmet, kā tāda izvēles. Viņa vidusskolā ir šeit, ja? Un es tur domāju, kuru priekšmet ņem. Viņa saka, zini, mēs paņēma astronomiju. Es domāju, tā kā, jā, cerams, ka būs kāds olimpiāžu dalībnieks. Jā, labi. Paldies. Tā, jautājums, vai mums zvanā ir nākamā raksta? Man būs jautājums Marijai tieši par teleskopā celtniecību. Tieši par būvuzraudzību. Cik kopa būvuzraugus jums laikam jāzina? Teleskopā iekartas celtniecībā. Es domāju, skaitu es droši vien nepateikšu, bet... Cik daudz? Tur mums nevis kopā celtniecība, bet teleskopa iekartai. Pašam teleskopam instrumentu daļai, jūs domājat, ja? Jā, instrumentu daļai. Mums ir pašiem savas komandas, kas brauc un uzstāda. Mums tātad Gāršinga īstenībā notiek galvenā inženieru lokācija ir uz vietas, un tad izbrauc vismaz pie katra instrumenta izbrauc vismaz kādi 5 cilvēki. Tie ir mūsu inženieri. Tad vēl, protams, ir konsultanti, ja? Vai arī, ja mēs to instrumenti izstrādājam kopā ar Maksa Planka institūtu, piemēram, ja? Tad arī brauc viņu pārstāvi. Bet tur, parasti es saku, tā ir komanda, un mēs no malas tā kā, kā normāli, kā būvniecības rūktā, mēs, protams, neņemam. Mums tikai ir pašiem savējie, un tad tā attiecīgā konsultanta firma, kas strādā. Tā kā, nav te tāda, es tādu vismaz nezinu tādu kārtību. Tad būtu tā kā speciāli konsultantu grupa, kas uzraug. Mums ir tās vairāk kārtējās pārbaudas, kā viņas notiek, visu testēšana pēc pamatprincipiem un fāzēm, bet jā, tā, es ceru, ka palīdzēja. Jautājums bija tāds, ka vai ir viens cilvēks galvenais, kuru visu uzraudzību, tur rokās. Kā koordinē? Jūs arī domājat, kā koordinē vai tieši pašā būvlaukumā vai kā? Nē, viņš pārbauda vai vispārreiz, ar iekartām, ar instrumentu iekartas, Bet redzat, ir tās iekārtas ārkārtīgi dažādas. Nav tā, ka ir viens ražotājs. Viņi, piemēram, tos pašus kaut vai tos, ko mēs tos spoguļus patreiz mēs neinstalējam, tad attiecīgi mums piegādā, mēs viņus uzstādām pēc mūsu, bet tāds konkrēts viens, es nezinu tādu, nav man zināms tāds, ka konkrēti viens būtu. Mums ir atbild vesela nodaļa, teiksim, tāda ir inženierijas nodaļa, kura tad atbild par visu objektu. Piemēram, ir atbild, kas mums atbild par infrastruktūru, ja, kas ir pie lielā teleskopa, tad par pašu teleskopu ir vesela nodaļa, un tad tas viss, tas pasākums ir sadalīts tādos tā kā projektos un samazināts. Tā kā nav tāds viens super lielais atbildīgi. Bet, ziniet, es varbūt varu noskaidrot, jo es ar tiem inženieriem strādāju, un tad vēlāk jums dot atbildi. Paldies. Jā. Paldies. Jā, labi. Jā, ļoti labi. Es ceru, ka nav iebildumu Līgai Marijai, ka dalībnieki var, jebkurā brīdī arī pēkšņi, ja ir jautājums, var uzdot šo jautājumu. Tā. Droši. Es tikai drusku baidos, ka varbūt es nevaru uz visu atbildēt, bet es tev noskaidrot. Jā. Un tad mēs turpinam ar žurnālu. Vienlaikus autore ir Gunta Vilka par vēsturisku meteorītu, kas nokrīt Igaunijā. Jautājums, vai Gunta ir zvanā, vai jā, Gunta nav. Gunta ir viena no autoriem, kas raksta šajā rubrikā par meteorītiem. Otrs autors ir Kārlis Bērziņš. Tad pēdējos numuros Kāļa Bērziņa raksti nav bijuši, bet tieši Guntai ir vesela sērija par ievērojumiem meteorītiem. Un šis Baltijas mērogā Pilistveres meteorīts ir tāds
var sakot, ievērības cienīgs un detaļas tad jūs varat izlasīt pašā rakstā. Jautājums, vai Līgai Marijai ir iznācis kādreiz turēt rokās īsts meteorītus vai piemēram, kaut kur Eiropā vai Čīlē vai kā citādi? Īstenībā nav gan. Vienīgais, tagad es domāju, Igaunijā es biju to krāteru un tur tāda vienkārši tāda būšana tūmā ar šim meteorītam. Tas ir tas Kālī krāters, kas ir Samsalā. Nu, vēl ir tas, ka tuksnesī mēs esam, tad bieži vien daudz interesants var novērot, kā, teiksim, krīt, zvaigznes, daudz kas dažādi, nesaprotami gaismas objekti, ļoti daudz, starp citu, nu, tā. Vienīgi tāda pat reizē, doma man ienāk prātā. Starp citu, Līga ir vērts aizbraukt Čīles ziemeļos, man liekas, San Pedro, tur ciematiņš tūmā ir. Tur ir liels meteorīta krāters, kura tādu, džipu var aizbraukt. Tur netālu arī, tur, kur ir tāda raktuvi zona, tur arī ir vieta, kur kādreiz ir kritis liels meteorīts Imilaks. Bet tur Čīlē ko redzēt, bet pieminot vēl šo Pilistēras meteorītu, kāpēc Gunta Vilka raksta par konkrētiem meteoritiem? Tāpēc, ka tie ir to paraugi atrodas Latvijas Universitātes muzeja kolekcijā. Un viņa ir attiecīgi muzeja darbiniece. Jā, man šķiet, ka tā ir viena no lielākajām kolekcijām, kas ir Latvijā. Laikam tā skaitliski tagad meteorītu muzejā būs vislielākā kolekcija, bet vismaz nākamā lielākā Latvijā meteorītu kolekcija tieši Latvijas Universitātes muzejā. Un tad mēs te par tādām krišanām jau iesākām runāt, un tad Ilgons varbūt var arī pakomentēt, ka ne tikai meteorīti krīt uz galvas. Ja? Arī dažādas kosmiskās raķešu un satelīta atlūzes krīt, viņa ātrums ir mazāks, un būtībā katru gadu ir vairāk gadiem, kad relatīvi lieli fragmenti nokrīt. Laimīgā kārtā pagaidām dažādās neapdzīvotās vietās, tie piemēri no Saudarābijas un no attēlos redzams un no Austrālijas. Bet, tā kā kosmiskā aparāta kļūst vairāk, tas ir tikai laika jautājums, kad sāks krist vairāk ar apdzīvotās vietās, vairāk arī virsū cilvēkiem. Tā ir neizbēgama nākotne, protams, skaitliski novērtēt to ir grūtāk, bet ar to ir jārēķinās, un varbūt, ka jums jau vērts domāt par savu īpašumu apdrošināšanu pret šādu risku. Jā, bet tam visam iemesls jau, protams, kāpēc tas arvien biežāk notiek, tāpēc, ka arvien biežāk notiek raķešu starti, un nevis tā, ka vienu pavadoni palaiž, bet vairākus 10 vienlaikus. Te lielākais grēkādas ir SpaceX kompānija, kura nogādā Starlink satelītus zemajā orbītā. Un nav noslēpums, ka astronomi nav pārāk iepriecināti, jo tagad faktiski, ja kādreiz bija interesanti vērot spožu punktiņu, kas tā kustās un iet ēnā, tagad faktiski nav kur aci pagriezt, lai minūtes laikā skatu nešķērsot viens vai vairāki pavadoņi. Jautājums Līgai Marijai, vai kaut ko, vai par šo jautājumu arī astronomi runā? Viņi noteikti runā, bet tur noteikti ir arī virkni tehnoloģisku risinājumu, ko darīt un ko dara. Īstenībā, tieši tā kā jūs arī minējāt, ļoti skaisti, protams, izskatās, bet visi šie objekti ārkārtīgi traucē arī novērojumiem un ar to, ar pašu Starlink varbūt man vairāk nav ko tur pakomentēt, bet es varbūt tā saistībā ar šo tēmu arī par to, kad ārkārtīgi rūpīgi mēs cenšamies ievērot šo minimālo gaismu, arī tiek kārtos, lai mums nešķērsotu lidmašīnu ceļi, pēc iespējas mazāk būtu, lai varētu šos novērojumus veikt. Jā. Un par tēmu, par kosmiskajiem atkritumiem,
Nu jā, es vienmēr esmu bijusi arī tādā virzienā, kad zaļi domājoši, kad, nu jā, tas ir, mums ir par to jādomā katru dienu. Un es pat sāku domāt, Ilgons pieminēja, ka vajag apdrošināties. Nezinu, vai maz apdrošinātāji apdrošinā šādu risku īpaši Latvijā. Varbūt, ka jāprasa kaut kur ārzemēs vispārīgi, lai dabūtu, bet ļoti labs padoms. Mans īpašums ir apdrošināts pret priekšmetiem, kas izkrīt no lidmašīnas vai no krītošām lidmašīnām, bet šai tur neietilpst satelīta atlūzes. Es nezinu, vai Latvijā to var izdarīt. Mēs parasti būvniecībā jokojam, kad ir apdrošināti visi gadījumi izņemot tieši to, kurš iestājās. Nu jā, es domāju, ka varbūt tāds gadījums, ja krīt kāda spēcīgs atlūze, tas nebūtu labs, bet Ilgon, ja tavā īpašumā nokrist kāds meteorīts, tad varbūt tas nebūtu tas sliktākais. Ja? Jā, gan jau remonts varbūt nebūtu tik milzīgs jāveic, cik liels ieguvums būtu no paša tā akmens gabala. Tā. Nu, tad mēs ejam tālāk. Šeit arī ir tāda mums rubrika par mobilajām lietotnēm. Ne katrā numurā ir tāda informācija šeit, jo šķiet, ka jau esam visi populārākās mobilās lietotnes pārlasījuši. Ir tādas, kas ir tīri astronomiskas, ir vairāk, kas ir novērojumu organizēšanai, plānošanai. Nu, tad šī ir laikapstākļu lietotne, kas ir diezgan populāra, Ventus Sky. Neko daudz nekomentēšu, iesaku pamēģināt, un šeit jūs varat uzzināt par dažām tādām interesantām iespējām. Tad mums ir arī rubrika ar labu fotografiju. Es skatos, ka mūsu autors, šī attēla autors nav šeit pieslēdzies. Fotoattēlu neatstāstīšu. Tikai varbūt jautājums, vai ir kāda debesu parādība redzēta, piemēram, turpat esot Tuksnesī, kas Latvijā nav redzēts. Skaidrs, ka tās nebūs ziemeļu blāzmas, bet tā varbūt kaut kas tāds bijis. Jā. Es varbūt bišķiņ vēl par to lietotni, kad mums arī ir, teiksim, tā višējās tās warning sistēmas par zemestrīcēm. Un arī, protams, laika apstākļiem, jā. Un mums tikko bija zemestrīce, tāda viena no lielākajām manā būšanā šeit ap 6 balēm, 5,9. Tas ir daudz, tas ir stipri daudz. Tas bija diezgan iespējīgi, īpaši es dzīvoju 15. stāvā, tad tā māja vēl ilgi novibrē. Jā, un mēs sekojam ļoti līdzi arī laikapstākļiem, jo ir milzīgs vējš Tuksnesī, jā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs jau zinām Latvijā, tagad ir ievētras, bet tur ir ārkārtīgi spēcīgs tās vētras. Un tad tāda laikapstākļa, drīzāk varbūt pretēji tie laikapstākļi bija. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē, kad ir migla, lietus, tad viņiem tas ir milzīgs pārsteigums. Tas bija arī rakstā minēts, jā, kad sākās likās tāda miglaina Latvijas diena, bet tas bija tās lietus, un tas bija milzīgs pārsteigums. Nebija ēka, teiksim, tā gatava kaut kam tādam, vai viņi ir tik reti, ka nav vērts tur būvēt speciālu sistēmu, tad vieglāk ir vienkārši savākt. Un tā, protams, teleskopi, tāpēc mums arī nepieciešama tie laikapstākļu prognozes, lai mēs varētu aizvērt teleskopus vai vispār viņus neatvērt, jo nedodies, ka tur sāk līt lietus virsū. Un mēs arī runājām ar manu vadītāju, kurš ir astronoms, PhD, tad mēs runājam par to, ka uz teleskopu sensoriem ārkārtīgi labi īstenībā var noteikt tos laika apstākļus. Un tagad ar lielo teleskopu tur būs varbūt vēl kaut kāds virziens, kur varētu to izmantot. Jā. Tas būtu tajā skaitā ar kaut kādiem lāzera lokācijas veidu vai Jā, teiksim tā, mēs jau arī redzam vēl pašā teleskopā uz tā datora visādas paralēlas lietas, arī tos, kas tuvojās. Jā? Un tas ir milzīgs rādījums, kurā mēs to redzam. Ok, jā. Tā.
Un kāda reta dabas parādība tieši debesīs. Viens bija retā parādība ir migla, bet es saprotu, laikam pienceļš ir iespaidīgi. Tieši gribēju minēt, jā, pienceļš, kad es ar savu telefonu kameru varu uzņemt pienceļu un redzēt, teiksim, tās tumšās zonas, tas ir, protams, iespaidīgi. Un mēnesis, tad, kad viņš spīd, viņš arī ir milzīgs un tāds apgaismojuma līmenis, kad vienkārši, jā, tad vēl, dabas parādība mums ir mākoņi virs okeāna. Mēs atrodamies 2500 okeāna malā, mums vajadzētu redzēt okeānu, bet mēs neredzam okeānu, jo virs okeāna ir mākoņi. Es nezinu, cik teiksim, ir informācija par to, ka to tūkstnešu sausumu nodrošina tā vēstā strauma, kas ir okeānā, jo viņi vienkārši visus mākoņus savāc. Un tas ir Jā, interesanti, jā. Tā, un tad mēs ejam tālāk, un mums ir tāda rubrika astrovieta. Šeit no dažādām vietām, kur mēs piedāvājam gan Latvijā, gan citviet, ko var interesanti apskatīties saistībā ar astronomiju. Un te varbūt Dainis var īsumā pakomentēt. Jā, nē, es nezinu, bet ir daudz ko teikt. Man sanāca būt Namībijā pēc tam, kad bija starptautiskā astronomijas apvienības ģenerāla asambleja Cape Townā. Varētu likties, ka Namībija ir ļoti attāla vieta, bet faktiski Latvijai bijuši daudz organizēti pasākumu ar Namībiju. Pēdējos gados ir bijis, kad Latvijas biznes it sevišķi sabot, lai iespējot sievietes Namībijā uzsākt biznesu. Ja jūs ejiet Latvijas ārlietu ministrijas mājaslapā, tur ir apraksts par šiem konferencēm, kas ir bijuši. Namībija pēc platības ir milzīgi pēc Eiropas mērogiem, bet iedzīvotāju skaits ir tāds pats kā Latvijā. Un arī vēsture ir sarežģīta un savā ziņā līdzīga. Neatkarība kopš 1990. gada, tā ir bijuši zem ārzemju varām, zem Dienvidāfrikas un senākos laikos zem Vācijas un tā tālāk. Un Hoba meteorīts ir sasniedzams, tiesa Namībija tālu prom, bet salīdzinot ar citiem milzu meteorītiem, kas nav aizvest uz muzejiem, piemēram, kā bija atrada kaut ko Grenlandes ziemeļos, tā tomēr ir sasniedzama vieta, kas ir, ar autobusu un taksometru tur var nokļūt. Var vēl piebilst, ka viens cits meteorītu kurjos Namībijā ir, ka ir viena skulptūra galvaspilsētā Bindhukas Gāja ielā, kur ir uz kāda metāla, tāda piedestāla uzmontēta kāda 20 meteorīti, kas tā tad ir no ielas vidū. Un tie no kāda meteorīti biruma, jo vietās kā Namībijā, arī kā Čīlē, atakāms tūkstnesī, ir relatīvi viegli atrast meteorītus, jo tur nav smiltis, tur ir grants, tā kā, ja kaut kas smelns, jūcīgs guļ uz zemes, tas droši vien ir kaut kur nokrits. Un Namībijā atrada kādu tādu birumu, kur ir, cik saprotu, kāds 100 meteorīti nokrituši, un pāris no tiem ir savākti, uzmontēti uz nerūsošā tērauda tādām piedestāliem un veidot tādu īpašu, ļoti īpatnēju, un cik es var saprast, droši vien pats arī unikālu skulptūru Bindhukas, tas biznes Gāja ielas vidū. Tā kā, ja iznāk līdz Namībijai, tur ir vērts apskatīt. Jā, jāpiebilst arī, ka Namībija ir viens no galamērķiem astrofotogrāfiem. Arī tā skaitā no Latvijas ir zināms vismaz viens, kurš ir devies tieši ar mērķi fotografēt, un tur ir tādas speciāli arī vietas, kur var aizbraukt, izīrēt jau gatavu teleskopu vai teleskopu montējumu tādā nelielā paviljonā. Pa dienu var gulēt turpat blakus namiņā ar visām ērtībām un naktī doties fotografiskās medībās. Ja, tā kā ir tāda interesanta vieta un tiešām Namībiju ir vērts apmeklēt tiem, kuriem patīk. Jā, pilnīgi pareizi. Un arī var piebilst par to, ka Namībijā atrodas potenciāli observatorijas vieta nosaukumu Gamsberg, kas pieder Max Planck institūtam Vācijā. Un tā bija vieta, kur ESO apsvēra uzcelt VLT, ļoti lielo teleskopu, tāpēc, ka bija kādreiz krīze pirms
nesos īsti, kurā gadā, bet kā atklājās, ka Parnāla kalns piederēja vienai čīliešu ģimenei, kas bija milzīgs pārsteigums ESO, protams, bet tas bija pa īstām. Viņi bija saņēmuši to, kā kaut kādu balvu pēc Čīles karā ar Peru, Bolīviju 19. gadsimta beigās. Un tad nebija skaidrs, vai ESO varēs paturēt Parnāla kalnu kā vietu. Un viņa kā alternatīva tur izvēlējās Gamsbergu, Namībijā. Nu, pamazām atrisināja, un ESO palika Čīlē, bet Gamsberg pašlaik ir paredzēts, ka tur uzstādīs radioteleskopu, kas būs arī Event Horizon Telescope komponents. Tas ir to, kur varēja melnot caurumu ap arī mūsu galaktikas vidū attēlot, bet kur pašlaik pasaules tīklā ir kā trūkst teleskops piemērot attālumu, un tas ir paredzēts Namībijā uzstādīt. Arī tur pas netālu atrodas cita observatorija, kur ir pasaules pašlaik lielākais optiskais teleskops, tiesa ne ar augstu optisku kvalitāti, bet tas tiek lietot Čerenkovas starījumā 28 metru no diametra. Tā kā Namībijā ir dziedras debesis, tāpat kā Čīlē. Ne tikpat dziedras, bet gandrīz. Jā. Labi. Tā, mēs tad lecam tālāk. Tā, šeit ir, šovasar parādījās tāda novērojuma un savu veidu mīkla, kas tie pa tādiem zilganiem satelītiem mums ir novērojumi pie debes. Tā skaitā arī astronomijas semināra ERG laikā bija šādi novērojumi, un mēs mēģinām atšifrēt, kas te ir. Tad tā atbilde ir rokā, un Ilgonis šeit ir uzrakstījis. Es domāju, ka laikam mēs varam tad iet arī uzreiz tālāk. Tad sadaļā attiecībā uz astronomiju amatieriem, jāsaka, tāds spožais uznāciens īss, bet tiešām ļoti ievērojams. Šī gada rudenī bija tādai komētai ar interesantu nosaukumu Čičiņšanas atlas komēta. Vēl īsi pirms tam tāda mūsu WhatsApp grupā bija tāda neliela tā kā apspriešanās, kā labāk latviskot šo nosaukumu. Ja viņš tā fonētiski skan ļoti interesanti, bet komēta bija arī diezgan laba, un viņai bija arī izteikta antiaste. Protams, nevienmēr mēs varam cerēt uz ideāliem novērojumu apstākļiem. Traucēja gan spožs mēnesis, gan mākoņi. Tad bija dažas reizes, kad tas bija īpaši labi izdevies. Tā, nākamais mums ir atskats uz Starptautisko astronomijas olimpiādi, kur piedalījās delegācija no Latvijas. Tie ir uzvarētāji Latvijas atklātajā astronomijas olimpiādē, kas bija ieguvuši vietas un arī pēc tam speciāli gatavojušies dalībai Starptautiskajā olimpiādē. Tāds plašāks atskats ir noskatāms YouTube ierakstā Latvijas astronomijas biedrības kanālā, kur šī raksta autori Ines Dudrev tieši vairāk stāstīja par to, kā notika dalība, kāda bija uzdevumi un kā gatavojās. Šajā reizē Ines nevarēja piedalīties mums šajā zvanā, tad mēs tā kā ejam mazliet uz priekšu. Tā, vēl varbūt tāds papildu jautājums. Te ir minēts vārds Brazīlija, un tur mēs vēl dažas valsts minam, vai Līgai Marijai iznāk arī aizbraukt uz kādām kaimiņu valstīm. Skaidrs, ka pati Čīle ir liela, tā kā gara desa no viena gala līdz otram, kur daudz ko ceļot, bet kā ir ar viesošanos citās valstīs? Jā, paldies. Jā, tieši mēs bijām arī Brazīlijā. Jā, es te izmantoju šīs iespējas apceļot, bet tieši tā Čīle ir tik liela, ka man vēl ir daudz lietas darāmas Čīlē, bet es cenšos arī aizbraukt uz kādu tuvāku valstī. Es arī gribu aizbraukt vēlreiz uz Kolumbiju, jo tur es esmu bijusi pēc Nīderlandes universitātes studēšanas, man ir draugi tur. Tā kā jā, es cenšos, bet man pirmais, man liekas, ir San Pedro jāizbrauc. Es to gatavoju sev kā tādu desertu, kad es braukšu tādā braucienā, jā. Bet
jā, apceļoju. Jā, labi. Nu jā, tad ejam tālāk par olimpiādēm. Mēs minējām, nu šeit gan tagad ir nākamajā rakstā pašam autoram, jo autors par autoru ir kaut ko rakstījis. Lūdzu, Ilgoni, tu vari noreklamēt šo rakstu, lai pārējo lasat paši, bet kas ir tas galvenais? Nu, laikam tas galvenais ir, katram jau tas ceļš līdz astronomijai ir, nu, savs individuāls. Bet tomēr strādāt ar jauniešiem es esmu jutis sapratis, ka tās ir tās pamatskolas pēdējās klases, 6., 7., 8., 9., kad tā interese uzplaukst. Un tāpēc varbūt, lai man stāsts, kurš te ir izstāstīts, kalpo par tādu kā iedrošinājumu, iedvesmu arī citiem šo fantastiski aizraujošo lietu nodarboties. Ko, kā redzat, es jau turpinu tiešām 50 gadus. Pašam brīnums. Tā, labi. Raksts ir interesants un atstāsim lasītājiem iespēju pašiem viņu izlasīt. Varbūt Līgai Marijai ir kāds interesants atklājums par Ilgoni, izlasot šo rakstu. Tieši par šo rakstu man laikam nebūs. Man vienīgais, ko man gribētos Ilgonībā, un varbūt arī pārējiem pajautāt, šobrīd ir tā, ka es to plānoju jaunu objektu, un visiem ir jāiesūta, teiksim, tā priekšlikuma, kas tas varētu būt. Man nav ne jausmas, bet es domāju, jā, varbūt tās ar visu 50 gadu pieredzi, varbūt ir kāda doma, kas varētu būt. Bet nu, mēs tā kā koncentrējamies uz to optisko visu virzienu. Objekts nozīmē, ka tas varbūt ne tikai teleskops, bet kaut kas vēl. Jā, es domāju, nu, faktiski es domāju, ka tas varētu būt kaut kas vēl, ko mēs vienkārši, nu, kas varētu ienākt prātā. Varbūt pie tā, bet, nu, teiksim tā, ir plāns šo, es saku, kā būvniecības objektu, ja, teleskopu pabeigt, un tad mēs šobrīd skatāmies, kas varētu būt tas nākamais. Jā. Labi. Man liekas, ka loģiski nākamais ir laist teleskopu kosmosā, tāpēc, ka nosaukumi jau ir beigušies. Ir ļoti lielais teleskops un ārkārtīgi lielais teleskops, un kā vairāk jau nevar izdomāt. Kaut kāds nereāli lielais teleskops. Var gan outrageously large telescope. Jā, nu tas būtu tāds nereāli vai ārprātīgi. Tā kā kliedzoši. Es arī nezinu, jo tā kā tie ierobežojumi arī ir tādi, ja? Nē, mēs tomēr mēs koncentrējamies uz to, ka mēs esam uz Zemes, ja? Nu, tā kā tādi tik daudz tie ierobežojumi, es cenšos kaut ko, nezinu, ārpus, kā vēl varētu, nu, vizuālo, teiksim, to. Bet ESA jau pirms kādiem gadiem 15, 20 galvenais projekts bija 100-metrīgais teleskops OWL, Overwhelmingly Large Telescope. Tagad, tas bija galvenais projekts, kamēr vēl ticēja, ka to varētu uztaisīt, bet pamazām secināja, ka tas būs nereāli komplicēti un tā tālāk. Un tagad ir tie, kas smīdina saka, iztulkotas ka originally was larger, ja kādā saka, runā tagad par ELT. Bet šī tātad ir uzaicinājums kaut ko plānot 2040. gadiem, un idejas, kur arī mēs, kur būs iesaistīti, piemēram, varētu kādu lielu tīklu, varbūt 100 teleskopiem, kas veido tādu režģi, kā varbūt, kas ir visā ielējā starp Amazonas un Paranālu, kas darbotas kāds interferometrs, apmēram tā kā alma, bet optiskā diapazonā, un noteikti ir citi varianti. Bet priekšlikums ir no ESA puses, šis ir Zemes, tas kosmiskie teleskopi cita nodaļa, tas nav ESA kompetencija. Bet izaicinājumi ir. Jā, viennozīmīgi. Tā, jā. Nu, tad turpinot, sanāk tieši turpināt arī tēmu par Ilgoņa pieredzi astronomijā. Šī gada pavasarī lasītājus sasniedza
pirmā grāmata no vairākām, kas ir plānots par astronomiju Latvijā 20. gadsimtā. Un mūsu redakcijas loceklis Jānis Kamīnskis ir atskatījies uz šo notikumu, piemin šo grāmatu. Man šķiet, ka šo grāmatu ir jālasa vienkārši, jo viņai tās grāmatas priekšrocība ir tā, ka viņi var uzšķirt tā faktiski jebkurā vietā, un tur ir tā par attiecīgo laika posmu un attiecīgām personām ļoti raitā saistošā valodā ir apraksts, un tā var ievērot lasīšanu gan chronoloģiski, gan izlases kārtībā. Stāstu es, nevis Jānis, jo Jānis minēja, ka... Tagad varu laikam, Tagad vari, ja? Varbūt vēl pakomentē, kas tev vislabāk no grāmatas? Es piebildīšu pa starpu, ka es zinu pagaidām vienu cilvēku, kas ir izlasījis. Nu, neskaidot sev pašu. Laikam Dainis, ja, kurš izlasījis ir... Par recenzentiem neesmu pārliecināts, vai viņi izlasījuši no vāka līdz vākam, bet vēl viens cilvēks man atzinās, ka ir izlasījis. Un tas, kas iepriekšējā, kad te minēti bija tā astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam, tad šī grāmata ir astronomija un Latvijā 20. gadsimtā. Un praktiski tur iznāk, tā kā tur ir iepriekšējais gadsimts jau arī, un tad mēs jau esam 21. gadsimtā, gandrīz var teikt pa 3 gadsimtiem, jā, bet tas, ka tas apjoms ir uz 632 lapām un viss tas teksts ir ļoti, ļoti pārdomāts un izvērtēts, un tas, ka tas faktu materiāls ir un daudz atsauču, un tad es tā paralēli domājot to izdzīvojot, kad ir 2 pasaules kari, pa starpam ir bijuši 2, 1. pasaules karš, 2. pasaules karš, un tā astronomija visu laiku ir attīstījusies, un tas darāmais darbs tiem cilvēkiem vienmēr ir bijis pirmā vietā. Un tur to var arī saprast, kad ir tādi cilvēkiem ir grūtāku laiku, un tad tas darbs ir devis gandarījumu un arī iztikšanu. Un tad ir piemērs tur labs, kā piemēram ar laiku, precīzo laika dienestu, kad astronomija ir pāri politikām un pāri tām pasaules varām, ka bez precīzā laika neviena valdība nav varējusi iztikt, un tā attīstība cauri gadsimtiem līdz pat mūsu dienām. Un tas ļoti tāds arī emocionāls notikums bija, kad Raiņu bulvārī 19. 20. maijā bija tā grāmatas atvēršana, un ka tas bija ļoti arī satikt, protams, kolēģi un kolēģis visus, un ka tas visiem bija ļoti, ļoti tāds arī, neaizmirstams brīdis. Un kad arī tālāk, kad ir paredzēta, ka būtu astronomija 2. daļa vēl, kas arī ar nepacietību, es domāju, ka, visi gaidām, jā, tas nav vienā gadā izdarāms, un tā kā ļoti vērtīgs, jā, un tas papildina jau patiesībā tas 50 gada ar astronomiju raksts, un šī te apjomīgais pētījums par astronomiju iepriekšējā gadsimtā, viņi abi jāskatās kopā, un tur ļoti daudz ir astronomu, viņu dzīves un interesanta lasāmviela. Jā, pievienojos. Man jāsaka, no savas puses, es neesmu tas, kurš izlasījis no vāka līdz vākam, bet es esmu ļoti daudz fragmentus lasījis tādā izlases secībā. Tā, tad mēs varam pāriet, te ir mums tāda sadaļa kronika, kur jau nerimstoši sanāk reizi gadā pieminēt tādu pasākumu, kas ir noticis vasarā, jo mums vasarā ir lielākais astronomijas pasākums, ir ērgļu seminārs, kas notiek katru reizi citā vietā. Šajā reizē viņš notika Druvā, tad te mēs esam nodokumentējuši. Vienīgais, ko es varu aicināt, ir, ja ir tiešām interese, tad jau laikus ieplāno datumus ap kādu 8. 12. augustu, jāapstās precīzi kalendārā, kā kurā gadā tas iekrīt, un jādodās uz šo semināru. Informācija ir atrodama astronomijas biedrības mājaslapā,
Un tur ir daudz kā interesanta lekcijas, praktikumi, diskusijas, novērojumi, ekskursijas un tā tālāk. Tā, jautājums Līgai Marijai. Es dzirdēju par saules aptumsuma novērojumiem pie Balatona. Tā reize bija, ja nemaldos, ērgļa jota. Arī tas bija skaitījās ērgļa pasākums, jo, lūk, tieši ap šiem augusta datumiem, šķiet tas bija 12. augusts, akurāt iekrita to laiku mēs saucām astronomijas nometnes laikā, un tā bija tā kā izbraukuma nometne savu veidu. Vai ir sanācis varbūt kaut ko dzirdēt par citiem ērgļu semināriem, ērgļu nometnēm, vai varbūt kādus citus pasākums, kas nav Latvijā, bet pavisam tāds astronomisks? Jā, laikam tas bija, es tagad domāju, es sapratu, ka tas bija organizēts no astronomijas biedrības, bet jā, es nebiju tik iedzīdinājusies, bet un es diezgan tālu esmu atgājis no astronomijas, tikai tagad nāku atpakaļ, tā teikt, uz astronomiju, tā kā un es sev arī esmu ielikusi mērķos, kad es tuvināšos vairāk ar astronomiju, kas man pašai ļoti īstenībā patīk, tā kā es ceru, ka bet meita, kas studē astronomiju, droši ir aicināta piedalīties nākamā gadā. Jā. Ja viņas būs Latvijā patreiz, jā, tad redzēs, kā tur viss. Paldies,Els. Jā, labi. Tā, un tad jau mēs esam pie mūsu žurnāla noslēdzošās daļas, kur mums parasti ir atskats uz to, kāda būs vērojama debesu spīdekļi. Parasti jau ir tā, ka tas rudens un ziema, tagad ir vēl astronomiskais rudens periods, bet līdz ir sāksies astronomiskā ziema. Tad tas ziemas sākums citreiz vēl tāds mākoņēns, un tad te visu kaut ko var sasolīt, kas ir redzams, kas nav redzams, bet reāli pēkšņi ir apmācies laiks. Bet tā statistiski jau sākot ar janvāri, debesis ir diezgan laba un ir vērts jau gatavoties dažādiem novērojumiem. Un pavasarī būs arī kādi aptumsumi. Tad šeit tā formāli mums beidzas ar mēnesi aptumsumu, bet varu pateikt noslēpumu, ka jau astronomiskajā pavasarī, tad šeit ir marts, ja, un te nav ietverts, tad jau martā būs arī daļais saules aptumsums vērojams, tā kā ne tikai mēnesi aptumsums Latvijā. Tā, tas arī tad mums ir tāds ieskats saistībā ar šo zvaigžņu debesi, un, kā es minēju, tad ir arī pielikums astronomiskais kalendārs. To es nepāršķirstīšu, bet vienkārši varu parādīt, ka ir tiešām vērts iegādāties šo ziemas numuru, jo ar smuku ar caurumiņu, pēc tam var iespraust pie sienas un mēnešu garumā skatīties uz interesantiem, skaistiem fotoattēliem un arī redzēt galveno praktisko informāciju, kas saistās ar debesu vērojumiem un dienas ilgumu. Tā, vai ir vēl kādam no dalībniekiem kaut kas jautājums, komentējams par pašu žurnālu autoriem, mūsu šīs dienas viesai? Labdien, man ir. Jā, vai drīkstu? Droši. Man ir, labdien, Līga, te Mārtiņš. Jā, man Līga jautājums ir par to lielo teleskopu būvniecību tieši par to spoguļu segmentu. Kā tiek transportēti tie spoguļu segmenti? Tie segmenti nāk no Eiropas, cik es sapratu, jo tur tiek veikti tie 10,000 kilometri, kā tas transportēšana notiek tehniskā pusē. Un otrs jautājums ir tāds nedaudz interesantāks. Vai tu esi lietojusi kaut kas lapas, atrodoties Augstkalnē? Jā, lūdzu. Jā, paldies. Jā, spoguļi, tad viņus atved līdz Antofagastas ostai, no kurienes tad tie tiek transportēti ar speciālo transportu uz Pāranālu, kur mums ir šis infrastruktūras
objekts, kurā mēs tad veicam šo spoguļu pārbaudi, pārbaudam, vai šajā ceļā nav kaut kas ar viņiem atkadījies, pārklājam, stiprinam, un tad novietējam noliktavā, kur mēs, viņus saglabājam. Tā kā, viņi jau nav tik lieli kā teiksim, VLT, tie spoguļi. Viņš jau ir tā kā salīdzinoši maziņš, viņi ir salīdzinoši viegli transporta. Un otrs jautājums par kokas lapām. Es domāju, ka šoreiz, kad es braucu uz Parnāzu, man uzreiz tādā dienā ir prezentācija, man uzreiz ir jāstrādās. Es nevaru, man kaut kas ir jāpaņem, un es paņēmu līdz tādas kompetīcijas Vincent Pedro tirgoja. Es neesmu bijis, bet man draudzene bija. Es paņēmu, bet šoreiz tieši man nevajadzēja, viss bija labi, bet es biju gatava. Paldies. Galvenais nejamies Somā, vai ne? Es nezinu, man liekas, jā, savādāk problēmas būs. Jā. Paldies. Jā, no manas puses paldies par atgriešanu, mans atgriešanu astronomijā un gribētu piebilst, ka Līgai jau tā pamat izglītība no ģeodēzijas puses un ar mērniecību, un tad saistībā ar to jau, ka katrs objekts, arī šis te lielais Eiropas objekts, teleskops, sākās ar mērniecību, kad uzmēra precīzas koordinātas un noslēdzās ar to mērnieku patiesībā, to digitālo uzmērīšanu punktu mākoņiem vai kas. Un kādreiz vēl es nezinu, varbūt arī tad nebija, bet agrāk jau bija vismaz, es iestājos Vissavienības, tā bija astronomijas un ģeodēzijas biedrība. Tā kā tur astronomijai un ģeodēzijai ir daudz kā vairāk kopēji nekā atsevišķi, un tas viens papildina otru. Tas tāds kā ieskats, ļoti priecīgi redzēt šo rakstu, jā. Paldies, jā, es starp citu arī piedomāju par mūsu fakultāti, jo mēs testējam fotogrametriju. Jā, es biju tik lepna, kad es varēju vienkārši visu šito runāt un gar stāstīt, jo es tā kā arī to visu to digitālo te nesu iekšā. Un es nebiju sekojis līdzi, bet es biju ārkārtīgi patīkami pārsteigta. Es atceros, ka tad, kad mēs mācījāmies, tad bija tā, ka tu varēji nofotografēt ēku, un tad tu varēji tā kā, mērīt, ja. Un tad tagad mēs jau varam nofotografēt bez maz objektu, un, ja, teiksim, mēs testējam šo saistībā ar to digitālo dvīni, kad, ja ir, teiksim, kaut kāda jauna mērī, vai nu ņem to punktu metodu, mākoni skanēt, visu, kas tomēr vēl nav tik viegli, ja. Ieskanēt un pēc tam analizēt visas tās detaļas, bet šī fotografijas metode mēs tieši testējam šobrīd kopā ar firmām, tieši padomāju. Paldies, var aizsūtīt varbūt, bet nav daudz mums tie studenti aizsūtīt kādu praksē, varbūt tas var vēl pievērstos vairāk, jā. Jā, te var pieteikties tiem internšīpiem, tik vienkārši jāsako līdzi, jā. Laikam vajag maģistra grādu, nevajag tā, kad Eiropas kosmosa aģentūra prasa maģistra grādu, lai pieteiktos internšipiem. Jā. Varētu būt, es neesmu pētījis, bet varētu būt, jā. Jā, labi. Labi, man jāsaka liels paldies visiem. Un šis mums sanāca tāds pēc laika ziņā apjomīgākais, bet arī, es teiktu, viens no interesantākajiem zvaigžņās debesu atvēršanas pasākumiem. Liels paldies Līgai Marijai un visiem autoriem, visiem dalībniekiem, un lasam zvaigžņoto debesi un izzinām visumu noslēpumus.